Rauds! Labvakar! Labvakar, mīļie televīzijas skatītāji! Labvakar! Šovakar pie jums ciemos ir gudrais ģenerālis Krišjānis. Jā, es esmu. Jā. Un pusgudrais ģenerālis Indriķis. Jā, tātad šovakar mēs runāsim par mūsu problēmām Latviešu armijā no pensionāru kareivju viedokļa. Mīļais kolēģi, sakiet, lūdzu, kādas jūsu domas ir, ka jūs netikāt, tas ir mūsu armija, Latviešu netika NATO? Pirmā kārtā. Es jums teikšu tā, ka vajag vairāk ar tautas dziesmu iet armijā. Jā. Kā teica tas zaldāts, kas teica, kas slikts zaldāts, negrib uz ežiņas galvu nolikt, tas nenoliks par dziļu, tad ir neko. Jā, es domāju... Ne santīmu nenoliks. Jā, es domāju, ka, mīļie kareivji, nevajag uztraukties, ka mēs neesam tikuši pirmā kārtā, jo NATO ir NATO, ka viņa ir vairākās kārtās. Jā, vairākās kārtas tur ir. Tā kā tortei. Un, kā saka, ja neizšāvi ar pirmo bojumu, tad trāpīs ar nākošo bojumu. Jā, un mūsu uzdevums ir tikai saldajā kārtā, piektajā kārtā. Nav vērts to pupiņu zupu sēsties, kāpēc tā vēderis gāzē viss. Labāk tikt pie tortes un uzreiz plūmas ēst. Jā, kolēga, kā jūs domājat, cik ilgi mēs varam aizstāvēt savas robežas, ko? Es domāju, ka tur nav ko daudz aizstāvēt. Vajag uzreiz iet uzbrukumā. Katram zeldētam zemesargam izsniegt pa dainu krājumam, un tad ar ruptajām tautas dziesmām virsū uz bāļiņiem, igauņiņiem atņemam Sārimā salu, tur no Kubas nopirksim raķetes, ierīkosim Brīvības salu tepādās Baltijas jūrā un bombardēsim nedasistos šitos te banditus un visus fašistus. Kolēga, jums jau tas plašs vēriens kā jaunībā. Man dainu skapis ir pilns tagad ar bombardējošiem aparātiem, ka es tagad taisīšu skapi vaļā, tad ar podēm lidos visu kopā. To nevajadzētu skaļi teikt, ka ir jau iespēja mums arī pašiem uzbrukt. Un lai tas NATO nezin, jo tie NATO ir NATO, ka viņi NATO grib mūs pārbaudīt, kolēģi, jūs zināt. Jā, viņi mums liek slēpņus uz visām iespējamām ceļa takām un netakām un neceļiem. Jā, viņi netic, ka mēs esam gatavi. Ot, kur viņi man sēž uz savām pārbaudēm. Mēs esam pat viņiem neprasīt, vai viņi var negribēt, mēs tāpat paņemsim, iestāsimies. Mēs pa otru pusi aizbrauksim un iestāsimies, kamēr visi pa šito pusi līdzīgs iekšā. Viņi atsūtiet to kontrolieri atsūtiet šito te. Šitāds nevar saprast, kāds izbeidzējs no kādas Āzijas valsts viņš bija. Vispār iedomājis sabūvējis kameras neskur priekšā pakaļā un tagad brauc te mūsu filmēt, saprotiet. Kāda mūsu latviešu armija. Jā, un pateicoties mūsu zemesargu modrībai un tautas kalpu aktivitātei šitas te nešķīstāns tika notverts. Noķēram. Kaseti atņēmām. Jā. I tagad parādīsim visai tautai, lai skatās, kas tas tāds bija. Indriķīt, kur Indriķīt, šeit ir Kastro. Jā, te tā, te mēs redzam to NATO, kāds NATO jau ir NATO.
Paga, un kas tas šitas ir ko? Tī! Vecais! Un te arī! Un te vēl! Klausies! Pasties, kādu man iesmērēja! Nu, nekā nav virsū, nu! Kur tos dod? Tur? Aha! Tā, te mums ir sporta komplekss. Ko darīsim? Sportosim! Kurš to teica? Ierindnieks Jarants! Pareizi, ierindnieki, Jāran, tur mēs sportosim. Tā. Tur mums ir ēdnīca. Ko mēs tur darīsim? Jā, ēdīsim! Kurš to teica? Ierindnieks Porgants! Pareizi, ierindnieki, Porgan. Tur mēs ēdīsim. Tur mums ir mācību klase. Ko mēs tur darīsim? Mācīsimies, un vēlreiz mācīsimies. Kurš to teica? Leņins. Pareizi, ierindnieki, Leņin. Mierā! Labi! Uz metpunktu skriešu marš! Tu dzirdēji? Kurmīte nesot mandeles izgrieztas. Jā, Johaidī, viņš tā gribēja bērns. Kurš pēdējais nodeva analīzes? Kurš nu? Trupiņš! Trupiņš. Kur viņš ir? Viņu Tikko aiznesa. aiznesa. Cik viņam augums? Metri 50. Divu kādu. 2. A, daktar, kas viņam kaiš? Es neesmu dakteris, es esmu galdnieks. Skaidrs? Pietur vatīt, jā. Tā. Nu, kas tad būsiet? Lotsmanis? Nu, kas tā? Botsmanis? Kas tad jūs būsiet? Nu, pagaidām es esmu Kacmans. Kacmanis? Ah? Jā, Kacmanis. Jā. Nu, Saimniecības daļa. nu, kur visi mūsu ir? Jūs kaut ko gribējāt? Labdien! Es meklēju savu daļas biedru Zenti Trupiņu. Ak, Trupiņš, tas, kas atspridzinājās uz mīnes. Aga. Viņš ir 11., 12. un vispārējais 13. palātā. Atkal nav uz vietas. 13. Aha. Kas ir dzimtene? Dzimtene tie ir meži, sili, taureņi, ezeri, upes, bites. Paga. Dzimtene ir tava māte. Saprati? Sapratu, Ko tu saprati? ka mana māte tagad ir mana dzimtene. Nu, kas ir dzimtene? Tā ir viņa māte. Zābaks! Dzimtene ir tava māte. Saprati? Sapratu, Ko tu saprati? ka tagad es esmu viņa brālis. Sēd. Bračka.
Nu, Redz, rudens nāk. jā. Augsti vai ne? Sūdīgi. Nu, jā, kas sūdīgi. Dikt sūdīgi. Dikt sūdīgi. A, kas tad tev ir sūdīgi? Tas, ka tu ar manu sievu mīcies, tas ir sūdīgi. Nu, jā, kas sūdīgi. Nu, jā? Bet, nu, tad jūs jau varat abi divi tādi dīvaini cilvēki. Tev nepatīk, bet viņai atkal patīk. Sūdīgi. Man liekas, ka mana sieva ir palaistule. Kā tad tā? Es tikko atbraucu no Bosnijas, es viņai aizsūtīju telegrammu, ka es būšu mājā. Es atbraucu, viņa guļ ar tevi atkal. Jā. Tas ir sūdīgi. Nu, jā, kas sūdīgi? Bet var jābūt, ka viņa nemaz tāda palaistula nav, kā tu domā. Viņa taču tikpat labi varēja to telegrammu nemaz nesaņemt. Jā, Bet vienalga sūdīgi. sūdīgi. Tu zini, viņa ar mani guļ tikai vienu reizi nedēļā. Zini, nekreņķē. Ar mums pārējiem viņa guļ labijā reizi mēnesī. Vot bābas! Labdien! Es esmu seržanta Princīša kundze vakar tīrot savu drēbes. Es atradu viņā tur svešas sieviešu bikstītes. Vai jūs varat viņu sodīt, ko? Kārtīgi sodīt manu vīru? Jā, labi, mēs to Uzpuriet viņu! Mēs to jūsu principi tā nodarbināsim, ka viņa visas bombas izlidos. Nu. Halo! Tā esi tu manu saldumiņu. Jā. Kā reiz par tevi padomāju. Jā, braucu, liec kotletes sildīties. Jā. Braucu. Atā. Nekur nav tik labi kā mājās, mamīte. Āboļ. Reku tās manas biksītes! Oi, vīriņu, es jau 2 nedēļas meklēju. Tā? Kā? Mājās.
tanks nāk, kas nāk amatā paturam, zin kā sitie augšā, atkasa. Zin kā. Šis nav viena rokas nav, zin kā. Šit viena roka nav pilna, viņš to roku nes. Atļausiet ziņot, ģenerāļ kungs! Es piedalos mācībās Celiņš 97, izlecu lidmašīnas un parašūts mani aiznesa pāri Daugoju un tieši uz jūsu balkonu nokritu. Atļausiet ziņot, ar jūsu sievu nekādos sakaros neesmu stājies. Jūtos noguris, atļausiet iziet no šīs situācijas. Kas te tagad notiek, ko? Sveši vīrieši manā dzīvoklī staigā, vai tu vari ievest kārtību, vai... Kurš paklausies? Pagājuši mēnesi pie Bērziņiem. Divi gabali, divi geologi meklē naftu viņiem toaletē. Ko tu lai Bērziņi saka? Tad jau mums vēl laimējies. Sūdīgi. Nu jā, ka sūdīgi. Nē. Dikti sūdīgi. Sūdīgi. Klau! Paklau! Ko? Ko tad tu tik ilgi? Piedod, aizdomājos. Klausies. Bet nemaz nav tik sūdīgi. Nav sūdīgi. Šajā vietā varēja būt jūsu reklāma. Vienmēr gatavs. Šef, esmu klāt! Te, ir! Es dzirdu! Oi! Ir! Kas tur ir? Zemūdene! Kāda? Japāņu! Stulbeni! Japāņu zemūdeni! Kāda Japāņu zemūdeni? Kā hieroglifu rakstīt uz malas? Zini, ka visus hieroglifus rakst uz visām sētām! Davai, dirst vēlreiz! Davai! Šo!
angļu zemūdeni. Kā tu zini, kā angļu? Es pieliku ausi pie malas un angliski iekšā. Spīk runā. Kas tu stulbs esi? Nu? Angļu valoda ir starptautiskā valoda, visi angliski runā. Ah. Nu, davai apakaļ. Tu, va. Davai. Čau. Nu, kas ir? Mūsējā latviešu. Kā tu zini? Latviešu zemūdeni. Kā tu zini? Es pieklāvēju. Viņa attaisīja lajā. Nu, tā ir. Kas te notiek? Nekas. Zeņķis, trupiņš no torņa nogāzās. Nu, un ko tu raudis? Bet es to neredzēju. Stop, 1, 2. Uz labo. Ieriniek porgant. Jā. Pacelt. Vietā. Ieriniek jārān. Es. Pacelt. Arī tev. Vietā. Ieriniek ropšīt. Es. Pacelt. Ieriniek jārān. Porgant palīdzēt. Ir. Nevar. Nevar. Nu, ko jūs domājat? Kā nekā 20 tonnas, nu. Nu jau haidī. Seržant! Nu pasaki parašutistem, lai nelec! Mēs taču vēl neesam pacēlušies! Tad stāvam vēl, no! Suks! Kāpēc aizmukt no operācijas zāles, ko? Tāpēc, ka māsiņa teica, lūdzu, bez panikas. Viņa teica, lūdzu, bez panikas, apendicīta operācija ir visvieglākā operācija pasaulē. Visvieglākā? Visvieglākā. Tā ir? Es teicu. Jā, es teicu. Nu tā ir, nu kāds ir pa problēmām? Jā, bet viņa jau to neteica man. Viņa teica to tam jaunajam praktikantam, tam ķirurgam, kurš taisījās man griezt to skalpeli. Kā jums ir apetīti? Brīžam nav. Un kad tā nav? Tad, kad esmu pierījies. Var redzēt, hroniskā apetīte. Ejam pie nākošā. Nu kā jums ar veselību? Laiž, ne? 6 gadus nomācījos izstotā par dakteru un nemāku diagnozu uzstādīt. Akūts dilērijums, pierakstiet. Dilērijums. Man nepatīk šis klepus. Kāds ir, tāds ir, cita man nav. Pieraksti, cita nav. Par ko sūdzaties? Daktare, man ausī aug kartupelis. Parādiet. Tiešām kartupelis? Dīvaini. Skaidrs, ka dīvaini. Iestādījoties redīsu. Pieraksti. Redīsu. Daktare, otrā ausī man zvana. Jūs neatbildiet. Dīvaini.
Cits! Kur tagad skrienat, ko? Kur jūs tā dzenaties? Ko? Jūs zinat, ko jūs mums te nu patās iztraucējāt? Nezinātniskais atklājums, kā būtu tikusi NATO iekšā. Mēs tikko tikām pie problēmas atrisinājuma, ka jūs te iedrāzāties tā kā Labi. tāds švauks. Mausiet projām, skrieniet. Tiešām, paskatīt, jaunatne kā. Nu, sūdīga jaunatne. Sūdīga, tiešām. Tā, kur es paliku, jā. Nu jā. Jā. Nu, un tagad es paņemu viņai tās kājas. Oho. Un pārnes sev pār pleciem. Ziniet kā. Un tad es jau domāju, Sakiet, vai jūs gadījumā neesat kreilis, ko? esmu, Un sakiet, jums tas nemaz netraucē? nu, sūdīgi, bet netraucē. Nu, katram cilvēkam ir savas nepilnības. Nu, jūs, piemēram, sakiet, Nu? lūdzu, ar kuru roku jūs, Beidiet, to nevajag, tā nevajag runāt. ne tik sūdīgi, ar kuru roku jūs maisat tēju no rīta? Va, Tēju. No labo, protams. ar karotīti jāmaisa. Karotīti. Jā. Gatavs! Aiziet! Aiziet! Gatavs! Tic! Aiziet! Nekas tur mums nesanāca.